Sveicināti jaunajā gadā! Šis ir raidījums kopā, un šodien mēs esam atbraukuši uz Rīgas centrālo staciju, lai skatītos, kā Latvijas dzelzceļš rūpējās par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un pamēģināsim nokļūt no Rīgas ar vilcienu līdz Vaivariem. Jau pirms pāris gadiem Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā uzstādītie pacēlāji cilvēkiem ar pārvietošanās traucējumiem atvieglo nokļūšanu uz peroniem. Kādreiz, lai cilvēks ratiņkrēslā varētu nokļūt vilcienā, bija jādodas uz pacēlāju, kas viņu nogādāja uz perona, un pēc tam vilciena pavadoņu palīgi ratiņkrēslu iecēla vagonā. Kopš pagājušā gada pakalpojuma servisa iespējas ir uzlabotas un paplašinātas. Labdien, labdien! Citos gadījumos, protams, noteikti būtu cilvēki ar attiecīgu vesti un ka tā pa gabalu ieraugāmi, kad varētu atpazīt. Raidījuma kopā filmēšanas komandu šajā testa brauciena reizē pavada Latvijas dzelzceļa pārstāvis Māris Riekstiņš. Abi Māri satiekas pie stacijas informācijas biroja. No pagājušā gada pavasara, kad Latvijas dzelzceļš cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām nodrošina iespēju no stacijas nokļūt uz peronu un no perona attiecīgi vilcienā un izkāpjot no vilciena attiecīgi nokļūt publiski pieejamā telpā. Viņš var būt ne tikai ar kustību traucējumiem, viņš var būt ar dzirdes traucējumiem, viņš var būt ar redzes traucējumiem. Pie cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām tiek pieskaitīti ne tikai tas, ko mēs parasti sakam invalīdi, bet tiek pieskaitīti arī mamma ar daudz bērniem, tiek pieskaitīti mazgadīgi bērni, tiek pieskaitīti cilvēks ar lielu bagāžu. Lai saņemtu šo pakalpojumu, ikvienam cilvēkam, kas atbilst pieminētajām pasažieru grupām, iepriekš jāpiesakās un par savu maršrutu un tehnisko palīglīdzekļu parametriem jāinformē Latvijas dzelzceļa darbinieki. Viņi jūs sagaidīs, ja vajadzēs, palīdzēs nopirkt biļeti vai kafiju un nogādās līdz vajadzīgajam peronam un vilcienam. Viņš var pieteikties divos veidos, vai nu pazvanot pa tālruni. Tālruņa numurs ir 80200606 un sarunā ar operatoru izskaidrot savas vajadzības un gribēšanas, vai arī piesakot šo te savu vajadzību elektroniski, aizpildot tādu samērā vienkāršu pieteikumu formātu. Bet šo te pakalpojumu cilvēkam iekļūt no vilcienā un ārā mēs nodrošinām pagaidām 9 Latvijas pilsētās. Pieteikt pakalpojumu var zvanot pa tālruni 80 200 606 vai aizpildot pieteikumu elektroniski Latvijas dzelzceļa mājaslapā sadaļā Pasažieru pārvadājumi, informācija personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Kad maršruts pieteikts, tiek precizēta tikšanās vieta, jo Rīgas dzelzceļa pasažieru stacijā ir vairākas ieejas. Tāpēc dzelzceļa apkalpojošā dienesta darbinieki jūs sagaidīs pie jums izdevīgākās ieejas stacijā. Šobrīd Latvijas dzelzceļš cilvēkiem ar pārvietošanās traucējumiem iekāpšanu un izkāpšanu ar mobīlo pacēlāju nodrošina Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Krustpils, Jelgavas, Siguldas, Saulkrastu, Dubultu un Vaivaru dzelzceļa stacijās. Latvijas dzelzceļa stacijās ir tikai augstie peroni. Tāpēc mobīlie pacēlāji ir labākais risinājums, kā cilvēkam ar kustību traucējumiem nokļūt vilcienā un sasniegt savu gala mērķi. 9 stacijas izvēlētas pamatojoties uz pasažieru vēlmēm nokļūt vietās, kur saņemt rehabilitāciju, iegūt izglītību vai atpūtas brīžos baudīt sauli, jūru, ziedošas ievas vai krāsainas lapas. Un dabīgi, ka cilvēkam jāierodās arī, viņš nevar ierasties pēdējās 2 minūtēs pirms vilciena, un tagad man palīdziet. Jūsu pieminētie Vaivari vai Sigulda vai Saulkrastu, tur jau nav pastāvīga personāla, kas sēž un gaida, kad viņam reizi varbūt pa pusgadu pieteiksies šāds pakalpojums. Mums ir jānorganizē, lai cilvēki tajā vietā aizbrauktu, lai sagatavotu, ja tas ir arī pacelšanas jautājums, tad lai sagatavotu attiecīgo pacelšanas iekārtu darbam, tas ir tāds bišķi sagatavošanās process. Mēs esam ieradušies pusstundu pirms vilciena attiešanas, un brauciens uz Vaivariem sākas tieši ar nokļūšanu uz peronu, kur mūs jau gaida vilciens. Kāpnes, kas ved uz peronu, ir aprīkotas ar nelielu pacēlāju, kas liek uzdot jautājumu, kāda ir šīs platformas celtspēja. Redz, tātad šeit ir tikai tikai šie vieglie ratiņkrēsli.
faktiski, ja 160 kg, jā, tad ir pat elektriskie rati, kas arī nav lieli, jā, bet pat tiem ir 2 akumulātori un arī tie ir diezgan smagi. Varētu būt, ka šāds pacēlājs nevar to pavjūt. Bet nu skaisti, es jūtos droši, jo vienmēr, kad tev kāds cilvēks ceļ pa šādām trepēm, kas ir diezgan stāvas un augstas, jā, nu tas tomēr ir tāds satraukums un nedrošības sajūta, tad pacēlājs ir tas, kas to drošības sajūtu dod. Pagaidām par šo pakalpojumu interese nav pārāk liela. Novērots, ka to biežāk izmanto pasažieri, kas dodas uz Jūrmalu vai Krievijas pilsētām. Arvien vairāk cilvēku tagad uzzina par šo pakalpojumu, to izmēģina un tāpēc lēnām, bet pasažieru interese pieaug. Skatās jau gana blauni. Kāpēc tā? Te kaut kāda speciāla vieta ratiņkrēslā? Nu, speciālas vietas pirmajā vagonā bija. Pirmajā bija, jā? Aha. Tas, ka Māris nokļuvis 3. vagonā, nav šķērslis un viņš kopā ar savu pavadoni, meitu, saņem braukšanas biļetes un mazais ceļojums var sākties. Biļeti pasažieris var nopirkt gan kasē, gan arī vagonā pie konduktora. Izrādās, ka Māris ar vilcienu nav braucis gadus 10, tāpēc šis testa brauciens ir apliecinājums tam, ka cilvēks ratos nokļūt, piemēram, Jūrmalā, var arī ar vilcienu. Vaivaros mūs sagaida darbinieku komanda, kas no tuvākās stacijas ieradusies ar visu mobilo pacēlāju. Nu skaisti, paldies! Brauksim atpakaļ? Jā, brauksim atpakaļ arī. Tātad veiksmīgi es esmu nokļuvis līdz stacijai Vaivari ar vilcienu. Jūtos gana droši, ar pacēlāju tiku iecelts gan vilcienā, gan izcelts no vilciena. Bet svarīgi būtu atcerēties 2 lietas. Vispirms, ja jūs brauksiet no Rīgas stacijas, tad pacēlājs, kurš jūs ieceļ vilcienā, ir pielāgots jebkuriem ratiem. Tam ir diezgan liela celtspēja, bet pacēlāji, kas nogādās jūs uz peronu, tie, diemžēl, ir pielāgoti tikai šādiem ratiem. Un varbūt tās arī šādi izmēri elektriskiem ratiem, bet kādi ratiņkrēsli, kas ir varbūt lielāki pēc izmēriem, kas varētu būt skūters, ar tiem, diemžēl, tur nevarēs pacelties. Un otra lieta, kas ir svarīga, tas, kad jums ir jāiekļūst vilciena 1. vai pēdējā vagonā, jo tieši šajos vagonos ir šīs īpaši pielāgotās vietas priekš cilvēkiem ar invaliditāti, kur var piesprādzēties un justies droši. Gaidot vilcienu, lai dotos atpakaļ ceļā uz Rīgu, noskaidrojam, ka biežākie maršruti ir citas Jūrmalas stacijas un galvaspilsēta. Mums informē 2 dienas iepriekš. Ja? Mēs jau zinām, ka pieņemsim, tā kā jūs šodien atbraucāt 12:10 un brauksiet uz Rīgu. Mums ir atveda mašīna šo te piekabi. Mēs viņu jau sagatavojam darbu, uzlādējām, visu, lai būtu kārtībā, un tad mēs jau gaidām. Cilvēki ļoti atsaucīgi, jo viņi jau zina, kad var braukt pie mums ar šo braucienu. Mums ir tādi, kas braukā regulāri, viņi, pieņemsim, ir atbraukuši pie mums te Vaivaros rehabilitācijas centrā atpūsties, un tad viņi arī grib aizbraukt uz Majoriem, pieņemsim, un tad mēs viņus palīdzam iecelt. Un arī Majoros viņus tāpatās arī sagaidām. Mēs izgājām mācību kursu tādu, un mūs pareizi mācīja, kā tas jādara ir, lai nav tā, kā mēs paņķerām un viņu nabaga kaut kur velkām, vai ne? Visu to apmācīja mūs, iemācīja un izstāstīja, kā, un tad mēs arī praksējāmies. Šodien mēs esam vairāk kolēģi, tā mēs divatā, bet šoreiz arī dubult kolēģi atbrauc, jo viņiem arī vajag labāk zināt, kā to darās. Vaivaru dzelzceļa stacijas slīpais perons rada bažas, vai pacēlājs nevar aizripot, bet tam ir pietiekami labi drošības mehānismi un iekāpšana vilcienā var sākties. Šoreiz Māris izvēlas 1. vagonu, kur viņa ratiņkrēsls tiek nostiprināts paredzētajā veidā. Kopš aizvadītā gada pavasara Latvijas dzelzceļš saņēmis 52 pieteikumus no pasažieriem ar pārvietošanās traucējumiem. Mūsu valstī, mūsu teritorijā, tomēr dzelzceļā vairāk ir prevalējuši kravu pārvadājumi. Un pasažieru instruktūra, diemžēl, līdz šim pat brīdim nav pietiekoša attīstība. Mums ir plāns Latvijas dzelzceļam arī par peronu paaugstināšanas jautājumos, gan par piekļuvas instruktūru. Būs vai nebūs jaunie vilcieni, bet neatkarīgi no tā, kādi viņi būs. Un ja viņi būs, tad no viņiem izkļūt varēs kā uz veciem peroniem, esošajiem, tā uz jauniem, ja mēs uzbūvēsim.
Veicot testa braucienu ar vilcienu no stacijas Rīga līdz Vaivariem, es sapratu, ka es pilnīgi mierīgi varu nokļūt, izmantojot vilcienu, jutos gana droši. Tik šeit man radās pārdomas par 2 momentiem. Un viens tas, ka šis brauciens ir jāpiesaka 48 stundas iepriekš. Manuprāt, tas ir pārāk garš laiks, jo tad, kad ir vasara, spīd saule, un es gribu nokļūt līdz Jūrmalai šodien, vēlākais rīt, tad, manuprāt, šīs 48 stundas tas ir pārāk ilgs laiks, lai sagatavotu šo braucienu. Varētu šo intervālu samazināt līdz 24 stundām. Un otrs moments, par ko es aizdomājos, kad braucot šeit uz centrālo staciju, es nekur nevarēju atrast tūmā nevienu invalīdu stāvvietu, kur atstāt savu auto. Latvijas dzelzceļa stacija un tirdzniecības centrs Origo atrodas uz privātīpašnieka zemes, tāpēc jautājums par invalīdu stāvvietām vēl nav līdz galam atrisināts. Tomēr Rīgas doma ir radusi dažus risinājumus. Rīgas pašvaldība ir darījusi jau ļoti daudz un nākusi pretī un arī pakāpeniski strādā pie tā, lai Rīga būtu pieejama ne tikai māmiņām ar ratiem, velosipēdistiem, bet arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Mēs esam nolīdzinājuši apmales un arī izveidojuši speciālas stāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un arī ir pieņemti noteikumi, kas paredz to, ka pašvaldība maksas stāvvietās ik viens cilvēks ar kustību traucējumiem savu automašīnu var atstāt jebkurā Rīgas maksas stāvvietā bez maksas un 24 stundas tur atstāt, ja ir brīva vieta. Ik viens, kas brauc vai ir plāno apskatīt kādu objektu vai brauc savās darba ikdienas gaitās, viņš var iepazīties ar karti, kur novietot automašīnu satiksmes departamenta mājaslapā www.rdsd.lv, kur ir atsevišķa karte ar maksas stāvvietām, kurā vietā tad visērtāk novietot šo te automašīnu cilvēkam ar kustību traucējumiem vai māmiņām. Tāda pazīšanās zīme Rīgas stāvvietām ir Rīgas satiksmes logo uz maksas automātiem. Ir vairākas pārunas jau notikušas ar Labklājības ministriju, satiksmes ministriju un viņu pāraudzībā esošo iestādi, kas ir Latvijas dzelzceļš, lai rastu iespēju cilvēkiem kustību traucējumi nolikt savus automašīnas tieši Latvijas dzelzceļa teritorijā, jo doma uzskata, ka tas būtu tāds labākais risinājums, ka cilvēks kustību traucējumiem, kurš izmanto vai nu tas ir tirdzniecības centra Origo pakalpojumus vai arī vilciena pakalpojumus, varētu nolikt savu automašīnu tieši šajā stāvvietā. Līdz ar to cilvēkiem nav jādomā, kur viņi liks mašīnu vai viņa būs drošībā. Tātad noliekot šajā te Latvijas dzelzceļa stāvvietā, viņi var doties savās ikdienas gaitās un nedomājot vairāk par to, kā un kuri nolikt viņa automašīna. Tātad pagaidām invalīdam jāmeklē brīva vieta Rīgas satiksmes stāvvietās, un tad ar vilcienu var ceļot uz kādu no 9 Latvijas pilsētām. Lūk, arī turpmāk mēs veiksim šādus eksperimentus, skatīsimies, kur un kā var nokļūt cilvēks ar kustību traucējumiem. Tā, un tiekamies jau pēc nedēļas. Exactly.